Es šobrīd atrodos Jelgavā, un aiz manis ir redzams bijušais, jau jāsaka bijušais lokomotīvu depo, kurš faktiski funkcionē pilnībā līdz 2000. gadam. Bet vispirms mazliet par vēsturi. Tātad šeit, šajā teritorijā, kas ir ap mani, pagājušajā gadsimta sākumā tika atvērta jauna stacija. Toreiz arī to nodēvēja vienkārši par Jelgavu, jeb toreiz Mitavu. Tomēr tā bija cita stacija, ne tā, kas ir Jelgavas centrā, kuru šobrīd izmantojam mēs gan kā pasažieri, gan arī kravas operācijām. Šī stacija tika atvērta viena konkrēta dzelzceļa vajadzībām. Tas ir diezgan pamatīgais Maskavas-Ventspils dzelzceļš, un lai nodrošinātu šī sākotnēji privātā dzelzceļa ritošā sastāva apkalpošanu, šeit arī depo tika ierīkots. Jā, toreiz diezgan necils, tikai 6 iebrauktuvas bija depo, tātad tikai dažu lokomotīvju uzņemšanai un apkalpošanai, remontam. Un līdz Pirmā pasaules kara sākumam nekas jau īpaši nemainījās. Tā arī šī dzelzceļa stacija, kur ar laiku ieguva nosaukumu Jelgava 2, un arī depo turpināja darboties. Pirmā pasaules kara laikā, protams, viss izmainījās, tāpēc, kad bija nepieciešams nodrošināt fronti, kas diezgan tuvu šeit atradās ar ritošo sastāvu, un depo uzņēma apgriezienus. Ar vienu depo nepietika. Jelgavas galvenajā stacijā ierīkoja vēl vienu, pat vēl plašāku depo, un līdz ar to ritošā sastāva apkalpošanas saimniecība Jelgavā paplašinājās. Tā kā tur Jelgavā galvenajā stacijā, ko Pirmā pasaules kara laikā sauc par rietumu staciju, šo pa austrumu staciju, depo saimniecība bija attīstītāka. Tur arī sākumā Latvijas neatkarības pirmajos gados tika nodrošināta ritošā sastāva apkalpošana. Šeit lokomotīvs atkal atgriezās 1928. gadā, kad depo tika paplašināts no 6 vietām, tas kļuva 12 vietu plašs, un arī šeit tika ierīkots depo darbnīcas, un visa tā dzīve pārcēlās tieši uz šo Lielupas krastu, uz Jelgavas otro dzelzceļa staciju, kura faktiski kā stacija atsevišķi nefunkcionēja, bet tieši ritošā sastāva apkopas saimniecība šeit bija tas, kas bija tas pamats. Un arī turpmākajos gados, tad, kad parādījās jaunas lokomotīvas, tās arī šeit tika uzsākts apkalpot, un šī depo specifika bija tāda, ka tam bija jāapkalpo gan 1524 mm ritekļi, gan 1435 Eiropas dzelzceļa platuma ritekļi, jo sākot no Jelgavas Lietuvas virzienā visi sliežu ceļi jau bija 1435 mm platumā starpkara periodā, sakarā ar to, ka Lietuvā visi dzelzceļi, platsliežu dzelzceļi bija šādā platumā. Līdz ar to depo bija diezgan liela nozīme. Te arī bāzējās tās lokomotīvas, kas apkalpoja slaveno Nord Express, un Dzīva, Zēle un Plauka, arī apkārtējās mājās bija izmitināti dzelzceļnieki veselā ciematā, ko te toreiz būvējot Maskavas-Ventspils dzelzceļu ierīkoja. Pēc Otrā pasaules kara aina, diemžēl, bija diezgan bēdīga, jo faktiski visa šī dzelzceļa saimniecība, ieskaitot faktiski arī depo dominanti, kas aptuveni te atradās ūdens torni, tika sagrauts un Otrā pasaules kara laikā, un te nācās gandrīz vai visu būvēt no jauna. Tāpēc arī depo komplekss, viņš tāds tā kā salipināts no dažādiem gabaliņiem. Tas bija tas, kas bija palicis pāri pēc Otrā pasaules kara un ko vajadzēja atkal būvēt no jauna. Bet neskatoties to, ka Jelgava bija ļoti nozīmīgs loģistikas mezgls un arī lokomotīvu saimniecība šeit bija ļoti būtiska, jo apkalpoja dzelzceļus gan Rīgas, gan Liepājas, gan Ventspils, gan arī Mažeiķu un Radvilišķu virzienā, un arī vēl uz Krustpili. Lokomotīvu saimniecība šeit palika tādā, zināmā, iekapsulētā līmenī. Pamatā līdz pat pagājušā gadsimta 80. gadiem šeit apkalpoja Tvaika lokomotīvas, jo šeit atradās arī to strateģiskā rezerves bāze, un viensekcijas lokomotīvas
galvenokārt, kas paredzēts manevru darbiem. Tādējādi depo neatjaunoja visu to savu funkcionalitāti, kas bija starpkara periodā. Arī griezulis, kas aiz manis redzams, nav piemērots divsekciju lokomotīvu apkalpošanai, un tādējādi 2000. gadā šā depo uzturēšanas nozīme faktiski pazuda, un depo tika slēgts kā remonta iecirknis, jeb kā remonta uzņēmums. Jā, joprojām šeit atrodas LDZ Cargo lokomotīvu eksploatācijas nodaļas cehs, tāpēc, kad mašīnisti pieņem lokomotīvas, nodod tās šeit pēc reisa. Šeit arī tiek nodrošināta lokomotīvu uzpilde, bet vairs kā remonta iecirknis un ne jau vairs arī kā depo ēka. Faktiski aiz manis redzamā celta nefunkcionē. Viņa pēdējos gados pildīja funkcijas tādas, ka te atradās Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja nerestaurētais ritošais sastāvs. Tas atrodas man pie kreisās rokas un šobrīd ir sagatavots pārsūtīšanai uz Rīgu, uz Šķirotavas depo, kur turpmāk tas arī tiks novietots. Un Jelgavai es māju ar Dievs vismaz tajā ziņā, kad vēsturiskie ritekļi depo ēku ir pametuši.